Godātais Gunta Belēvičs kungs, cienījamā ministres kundze, godātie klātesošie. Domāju, ka šis brīdis ir tas, kad mēs varam nedaudz ļauties mirkļa svinīgumam, un šī mirkļa nopietnība prasa to, lai cienījamais Pauls Radiņa balvas saņēmējs šodien būtu atkarīgs no protokola, kas valda šī svinību namā, lai viņš būtu savā veidā atkarīgs arī no ceremonijas, ko ir iecerējuši šī vakara scenāristi, un acīm redzot, mums visiem vajag arvien vairāk novērtēt tos brīžus, kad mēs pasakām skaisti, svinīgi un ārkārtīgi, var teikt, tādos pacilātos apstākļos paldies cilvēkiem, kas ir izdarījuši un turpina darīt kaut ko ļoti lielu un labu. Un šķiet, ka tie cildinājumi vārdi, ko bieži vien latvieši veltīja saviem tautiešiem, nāk dažkārt par vēlu, tad, kad cienījamais tautietis vairs to nedzird vai gandrīz nedzird. Un tāpēc es gribu aicināt, mīļie latvieši, teiksim šos cildinājumu vārdus tiem cilvēkiem, kuri vēl ir spēka gados, un ar šiem vārdiem uzmundrināsim mūsu tautiešus darīt koncentrētāk, mērķtiecīgāk, vēl labāk to, ko viņi ir darījuši, un ar ko, protams, mēs viņus apsveicam un ar ko mēs arī lepojamies par šiem panākumiem. Un pirms es sniedzu jūs rokās šo skaisto diplomu, es vēlētos arī, kā teikt, šajā mirklī izmantot iespēju teikt Zinātņu akadēmijas vārdā kādu nelielu, izgaismojot nelielu mozaīkas fragmentu no jūsu paveiktā, teikt nelielu uzrunu, kurai ir arī tās latīnisks nosaukums laudatio. Un mēs šo laudatio žanru arī Latvijā vēl tikai sākam mācīties, sākam apgūt, varbūt pēc kāda laika, kad esam to piemirsuši vai netik aktīvi lietojuši. Un tāpēc šis žanrs arī prasa noteikumus, gan retoriskus, gan sintaktiskus, gan ar epitetiem piepildītus, un lai tas jūs nekādā veidā nemulsina, jo beigās mēs visi klātesošie ar sirdi, ar domām, ar saviem vārdiem, katrs vēlamies jums šodien pateikt kaut ko tādu, kas jūs stiprina jūsu ceļā uz to, ko mēs jums vēlam sasniegt, ne jau tikai šo balvu vien. Tātad mēs saprotam, ka mēs cementējam jums ceļu uz citiem panākumiem. Un tāpēc Gunta Belēviča ieguldījums medicīnas un medicīnas vēstures jomā iespējams nav tas mans temats, bet mani laudatio vārdi varētu būt veltīti Guntim Belēvičam kā personībai, kurš dzīvē realizē Hipokrata zvērestu un dara to, manuprāt, ar izcilu konsekvenci. Punkts 2 Hipokrata zvērestā skan: savu skolotāju es cienīšu tāpat kā savus vecākus un nepieciešamības gadījumā palīdzēšu viņam viņa vajadzībās. Kā augstas inteliģences cilvēks, Guntis Belēvičs par savas dzīves skolotājiem uzskata antīkos domātājus – Sofoklu, Aizhilu, Platonu, Sokrātu un vairākus citus. Un viņš ir izšķīries savā laikā par cildenāko no cilvēciskas palīdzības darbiem, proti atbalstījis grieķu filosofu dzīves atziņu tulkojumu rašanos latviešu valodā, nodrošinot izcilo klasisko valodu speciālista Ābrama Feldhūna darba iespējas, pēc tam atbalstot tulkojumu ieterpšanos ilustrēti un vizuāli pievilcīgu grāmatu formā. Hipokrata zvēresta formulā tiek lietots jēdziens slimnieks, ar to domājot pacientu, līdz cilvēku, ikvienu sabiedrības locekli, kurš var gaidīt un saņemt palīdzību no ārsta, no farmaceita, un kurš dzīvo un darbojas savas sabiedrības vidū un tās labā. Mani ārkārtīgi aizkustina un uzrunā vārdi: slimniekiem es došu tikai labas pamācības, kas nestu svētību un nedarītu viņiem nec netaisnību, nec ļaunumu. Lai es ietu kādā namā iedams, es tur iešu tikai slimnieka labuma dēļ. Šos vārdus es vēlos attiecināt arī uz Gunta Belēviča celsurdīgo rīcību, izdodot grāmatu par izcilo latviešu gleznotāju Aiju Zariņu, bet vēl vairāk izpelnoties mūsu visu cieņu ar atbalstu aptieku enciklopēdijas materiālu vākšanai un priekšdarbiem šī zinātniskā izdevuma akadēmiskie virzītāji sagatavošanai. Tātad tā ir
Enciklopēdija, ko mēs visi gaidām, kā izcilu zinātnisku rakstu, dokumentu un faktu krājumu. Es varu cildināt Gunta Belēviča personīgās kaislības sublimāciju izcilā sabiedriskā labuma darbā, Latvijas un latviešu nacionālās mākslas darbu krājuma veidošanā, tādējādi pasargājot šo nacionālo bagātību no neparedzama liktenes, turklāt vēl pelnītā spožumā paceļot tik darbu, ko radīs Latvijas talantīgāko mākslinieku zvaigznājs. 2 milzīgi projekti, Latvijas mākslas klasika un blīvā telpa, dokumentē un atklāja sabiedrībai visiedarbīgākā medicīniskā preparāta mākslas dziedinošo spēku, par ko tieši tāpat kā par citiem daudziem un izciliem mūsu šodienas laudācio adresāta labajiem darbiem un talantiem, mēs varam vienā balsī ar Hipokrātu sacīt: Guntim Belēvičam tiek piešķirta laime dzīvē un darbā un slava laiku laikos pie visiem cilvēkiem. Un šiem Hipokrāta vārdiem mēs visi šodien šeit piekrītam un pievienojamies. Jūs sirsnīgi sveicot un godinot un vēlot panākumus.